Esiet sveicināti! Šodien raidījumā runāsim par īpašiem ādas kopšanas līdzekļiem. Un tā kā tā ir tēma, kas varētu interesēt daudzus, jeb droši vien daudzas, tad esiet uzmanīgi un palieciet kopā ar mums. Mūsu studijas viešņa Sanda Erpse, uzņēmuma Bella Riga tirdzniecības menedžeri. Sveiki! Labdien! Par Bellu. Es domāju, ka daudziem Latvijas pircējiem vārds Bella jau daudz ko izsaka, bet ir laikam īstais brīdis atgādināt tās produktu preču grupas, ar kurām tad Bella strādā Latvijas tirgu. Jā, tieši tā, jums taisnība. Bellu pēc nosaukuma pazīst ļoti daudzi, jo Bella kā brenda zīme ir higienas produktiem tieši priekš sievietēm. Tātad gan paketes ikdienai, gan tamponi, gan vates plāksnītes un pati vate, daudz šādi ikdienas produkti. Un otra grupa ir senī, par ko mēs šodien runāsim, un tā ir domāta cilvēkiem ar urīna nesaturēšanu. Trešā grupa ir matopat, kuri visi produkti ir domāti slimnīcām, gan sterīlie pārklāji, gan dzemdību komplekti, tieši kā slimnīcu tāds higienas aprīkojums. Kā jau teicāt, šodien par senī. Kas tā ir par produktu līniju? Šodien runājam par šo senī līniju, kas ir domāta ādas kopšanai. Viss senī kā tāds ir domāts cilvēkiem ar urīna nesaturēšanu, gan gulošiem, gan arī aktīviem cilvēkiem. Bet tā kā zināms, ka mums pašiem arī ir āda, kuri necieš no šīs problēmas, tad to var lietot arī jebkurš cits cilvēks. Sīkāk par produktiem. Kas tajā ietilpst? Kopumā ir 8 produkti. Cilvēkiem gan, kuri ir guļoši, jo, ja viņas nevar pārvietot uz vannas istabu, tās pirmkārt ir putas, kuras pēc tam nav jānomazgā nost. Vienkārši uz cimda kopējas, guļošo pacientu nomazgā, un viņš ir sakopts visa ķermeņa garumā. Ja cilvēku var pārvietot uz vannas istabu un viņi var nomazgāt, tad tiek lietots ķermeņa losjons. Tās ir pamatā šķidrās ziepes, ļoti blīva sastāva, un to mēs ikdienā varam lietot paši, gan rokām, gan kā dušas želeju. Jo kas būtisks šiem visiem produktiem, ka nemainās pH līmenis nevienā ādas daļā. Kā zināms, sauso ādu parasti mēs jūtam uz rokām, un uz kāju apakšstilbiem. Tā kā sastāvā ir tādas vielas, kas neļauj mainīt šo pH līmeni, tad ikdienā kolosāls lietojums. Sandra, vai varam atklāt mazliet kaut kas no sastāva? Kas tad ir šajos produktos? Tās pamata vielas, kuras tiek pielietotas daudziem ražotājiem, bet tajā pašā laikā maksā ļoti dārgi, gan krēmos, gan ādas kopšanas līdzekļos, ir liensēklu biokomplekss, šī koka eļļa un kakao sviests, kas veicina to, lai āda tiktu izgludināta, būtu gluda, paliktu ilgstoši lietojot gluda, izlīdzināta, maiga. Sandra, šodien par 3 produktiem, par kuriem jūs gribat pastāstīt īpaši. Vai tas ir tāds jaunums Latvijas tirgu? Jā, diezgan liels jaunums, jo no šā gada pusgada iznācis ir krēms ar L-arginīnu un Sinadoru. L-arginīns ir tāda dabīga aminoskābe, kas veicina to, lai āda tiktu samitrināta, pabarota un izlīdzināta. Un bieži ir tā, ka cilvēkiem, kam ir problēma šī urīna nesaturēšana, nepatīk cinks, ja āda nepanes cinku, kas parasti sausina, tad šis L-arginīns ļoti viegli un ātri iesūta sādā, neatstāja nekādu tādu slāni smagu, jo viņš transparentā kārtā uzklājās uz ādas. Man uzreiz ienāca prātā, jūs pieminējāt krēmus ar cinku, un tos parasti izmanto arī zīdaiņu dubsīšiem. Jā. Vai šie krēmi arī būtu piemēroti bērniem? Piemērot viņi būtu bērniem, bet labāks būtu šis te ar cinku, kas ir Senī Care sērijā, jo tur šī sastāva dēļ, kas ir tiešām unikāls kā liensēklu biokomplekss, šī koka eļļa un kakao sviests, šeit cinks mitrina šo ādu. Līdz ar to viņš ir vieglāks, kaut gan ir tā kā pasta, un, protams, viņš neiesūksies tik ātri kā L-arginīns, bet nesasausinās to ādu, un tātad viņu var lietot gan izgulējumiem, pie urīna nesaturēšanas vai guļošiem pacientiem, gan, kad ir autiņu dermatīts vai jebkura ādas tāda iekaisuma problēma. Un kā jau minēju, šis Sinadors, kas ir abos divos krēmos, ir viela, kas neļauj bojāt ādu tajā zonā, kur ir urīna nesaturēšana, un arī bloķē šo nepatīkamu aromātu. Tāda dabiska speciāla viela.
Tad krēms, kas laikam ir tām cietajām ķermeņa zonām. Cietajām ādām, tieši tā. Krēms ar ureā ir iznācis šā gada septembrī. 10% ureā, kas domāta papēžiem sausiem, elkoņiem un ceļiem. Kā zināms, tas laikam noderēs jebkuram, jo tieši tās jau ir tās zonas, kas mums visiem uztrauc. Jā, papēžas īpaši, jo kājas ir tās, ar ko mēs staigājam. Un uzklājot šo krēmu uz papēžiem, viņš ļoti, ļoti ātri iesūcās, un šī te raupjā āda, kas lobās, tiek likvidēta. Protams, kājas mums ir jākopja ikdienā. Vēl ir tāds interesants moments, ka tā kā viņš ļoti ātri iesūcās, mēs arī nevaram sabojāt, jeb sasmērēt istabas mīkstās šķībiņas. Es viņu izmēģināju pati, vienkārši tīrot zobus un nedaudz pastāvot uz pirksgaliem. Viņš pa to laiku, kamēr es iztīrīju zobus, viņš jau bija iesūcies un varēja šīs šķībiņas mierīgi vilkt kājās. Trešais produkts. Trešais produkts ir tiešām unikāls. Vienīgi tas, ka viņš ir ļoti lielā tilpumā, viņš nav mazākā tilpumā, un tas ir 3 vienā. Tātad krēms, ziepes un ūdens. Jeb otrādi. Ūdens, ziepes un krēms. Kuros dzīves gadījumos tad mēs tādu varam lietot? To mēs varam lietot visi, jebkurš un jebkurā vietā, jo mēs vienkārši nomazgājam rokas. To mēs varam arī tūlīt nodemonstrēt. Jā, pamēģinam. Domāts cilvēkiem, kuri ir guļoši. Tātad kopējs viņu notīra ar šo te krēmu. Netiek bojāta āda, tātad nomazgā it kā ar ūdeni, tad nāk klāt ziepes, un ir arī krēms, kas veicina, lai pH līmenis ādā nevienā ādas daļā neizmainītos. Nesausinās. Jā. Kur paliek tie netīrumi? Netīrumi, mēs šādā veidā viņus notīram, un ja mēs neesam paņēmuši pa daudz, mums ir pietiekam tas sastāvs, netīrumi tā kā nokrīt zemē. Savukārt, ja paņemās pa daudz, tad mēs viņu varam notīrīt ar sausu salveti. Krems nepaliek lipīgs, nepaliek taukains, viņš pāris minūtēs, jeb sekundēs pat nožūst, un cilvēki, kas, piemēram, strādā kā aptiekā ar kases aparātu vai ar datoru, vai raksta, teiksim, ar pildspalvu, viņiem lipīguma sajūta nav, paliek svaiguma. To mēs pēc brīža. Man uzreiz nāk prātā tas gripas vīrusu laiks un tās runas par cūku gripu, kad mēs visi domājam, kā izsargāties. Tas varētu būt arī tāds labs līdzeklis brīžos, kad mēs rokas tiešām nevaram nomazgāt, bet mums viņām ir jābūt tīrām. Jā, tieši tā. Tātad ne tikai gripa un cūku gripa, bet arī visu veidu hepatīti, jo tas arī atkarīgs ir diezgan daudz no higienas. Un ikdienā, ja mums tāds ir līdz, piemēram, mašīnā kaut kur braucot, tālākos pārbraucienos, vai kaut vai tepat pa Latviju, ieejam mežā, pēc tam mēs attiecīgi kaut ko mašīnā ēdam, kādu ābolu vai sviestmaizi, bet rokas ir netīras. Vienkārši nospiežam un tādā veidā nomazgājam. Protams, slimnieku to attiecīgi kopju. Sandra, ir tāds krīzes brīdis, un mēs visi skaitam to naudiņu, kas ir mūsu maciņos, un cilvēki labprāt iegādājas akcijas produktus. Vai par to arī jūs esat padomājuši, vai ir kāda akcija tuvojoties Ziemassvētkiem arī šiem produktiem? Šie produkti ir, jāsaka tā, cik unikāls sastāvs, tik arī unikālas cenas. Jebkuram krīzes periodam un jebkādai krīzei, jo 200 ml iepakojumu krēmu maksā aptiekās jau vai 2,20 vai 2,30 atkarībā no aptiekas. Krēms ar ureā aptieku cena lats 70. Mazgāšanas losjons 2,30, 2,40, arī kā kur aptieka. Tur ir puslitrs, viņas ir ļoti blīvas, pie tam ilgi iet. Es pat viņu lietoju ikdienā, kopš atklāju šo te momentu, kad netiek mainīts pH līmenis. Jūs pieminējat vārdu aptieka, tātad tomēr produkti ir jāmeklē aptiekās, nevis veikalos. Jā, šie produkti ir aptiekās un pamatā eiro aptiekas un mēnesi aptiekas. Savukārt šim te unikālajam mazgāšanas krēmam ir pie litra cena 4,50 aptiekās. Un, protams, ja mēs tikai mazgājam rokas, tad viņš varētu teikt, iet pusgadu un varbūt pat vēl vairāk. Sandra, mums atvēlētais sarunas laiks ir iztecies. Paldies par sarunu. Es ceru, ka skatītāji guva vērtīgu informāciju, bet raidījuma otrajā daļā svētku noskaņas radīšanai iegriezīsimies tekstilu izstrādēm veikalā Elīze. Sveicināti! Ziemassvētku sajūta mūsu mājās ienāk ne tikai ar piparkūku un mandarīnu un apelsīnu smaržu un garšu, bet arī ar to, kāda izskatās mūsu istaba, tās telpas, kurās mēs pavadām ziemas tumšo gada laiku. Protams, un tas ir arī gaidot Ziemassvētkus. Tādēļ nav maz svarīgi, kā izskatās mūsu mājas interjers.
Un to mēs varam vai nu atjaunot, vai papildināt, vai veidot ar mājas tekstila izstrādājumiem. Tādēļ tagad iegriezīsimies uzņēmuma Elīza G veikalā Tērbatas ielā 45. Tagad es jūs varu iepazīstināt ar veikala vadītāju Tērbatas ielā Daci Kalniņu. Labdien! Labdien! Vispirms es gribu pateikt, ka uzņēmums pastāv jau 13 gadu, un šajā laikā ir atvērti 15 veikali. Nu, jūs esat tiešām ļoti braši auguši veikali, kā sēnes pēc lietas ir radušies. Es gribu pajautāt, ar ko jūs varbūt visvairāk lepojaties? Vairāk mēs lepojamies ar to, ka tieši mēs esam tik daudz, jau 15 veikali. Mums ir ļoti plašs sortiments, ko piedāvāt saviem pircējiem. Nu, lūk, tad sāksim arī ar to sortimentu. Protams, ka viens no svarīgākiem objektiem telpā ir loks, jo kā tas ir noformēts, no tā ļoti daudz, kas ir atkarīgs. Vai jūs varat kaut ko piedāvāt klientiem no šī klāsta? Jā, protams, mums ir gan dienas aizskari, gaišāki, tumšāki, krāsaināki pēc izvēles, ko vēlas pircējs, kā arī nakts aizskari. Vai jūs varbūt varat ieteikt šobrīd kādas modernas vai aktuālas krāsas vai faktūras? Šobrīd ļoti aktuāli būtu, teiksim, košas krāsas, kas derētu bērnistabai. Jā. Tad zaļie tonīši, kas ir koši un skaisti, ir šāda interesanta faktūriņa, kas cilvēkiem patīk. Teiksim, šis aizskars būtu viesistabai ļoti skaists. Un ir kādas aktualitātes arī biezo aizskaru jomā? Ļoti iecienīts, ja vēlas cilvēks vienkrāsains audums, ir taftas. Kā arī cilvēkiem, kam, teiksim, ir vienkrāsaini dienas aizskari, var akcentiņu uzlikt uz nakts aizskariem. Klasisko vērtību cienītājiem, protams, ir arī plašā klāstā balti aizskari dažādiem augstumiem. Mums arī var pasūtīt, teiksim, aizskarus uz šūšanu. Mums ļoti labi kvalificēti šuvēji. Vai var palūgt, lai kāds speciālists atnāk arī mājās, nomērīt pareizi, kā Jā, arī vajadzīgs? mums šāds pakalpojums ir. Šajā tumšajā laikā man pat liekas, ka mēs guļam vairāk nekā gaišajā. Tādēļ, jo īpaši svarīgi ir, kāda tad ir tā gultas veļa un gultas drēbes, kas mums ir pieejamas, jo omulībai, protams, tas ir ļoti nozīmīgi. Es skatos, ka jums ir arī pietiekami liela dažādība segu ziņā. Jā, tā viņš ir. Ir pieejamas, teiksim, šīs vecās mīļās labās vatētās segas. Kas labi pazīstamas kopš seniem laikiem. Jā, protams. Ir dūnu segas, kas ir ar savu vieglumu patīkamas. Arī pieejami ļoti daudz izmēri ir. Tiem cilvēkiem, kam varbūt ir alerģija pret spalvām dūnām, tie var izvēlēties sintētisko pildījumu. Un šī savukārt ir? Šīs ir vilnas segas, ļoti siltas un mīkstas. Viņa ir dubultā. Tā kā vilniņa ir tas materiāls, kuru jūs uzsedzot, jau sajūtat siltumu. Nu, protams, kad mēs runājam par segām, uzreiz nākamais jautājums ir, kā tad ir ar pārvalkiem? Es skatos, ka jums arī šeit ir liela izvēle. Tā ir ļoti kvalitatīva gultasveļa, 100% kokvilna, kas elpo. Ražots tas ir Turcijā vienā no lielākajām fabrikām Altinbasak. Tā kā kvalitāte ir ļoti laba, cilvēki ir apmierināti. Gultasveļa mums ir gan kokvilnas, gan arī satīna, kas ir maigāka. Arī šim klāstam mums ir gan pusotvietīgie gultasveļas komplekti, gan arī divvietīgie. Mūsu veikalā var iegādāties Latvijā ražoto preci. Tā ir Nikola gultasveļa, skaistām krāsām, košām pēc jaunākajām modes tendencēm. Ir gan pilni komplekti, gan var nopirkt atsevišķus pilvendrānas, gan palagus, gan atsevišķi virspalagus. Bet, ja, piemēram, cilvēkam no veikalā esošā klāsta neiepatīkas neviens raksts, vai ir iespējams pasūtīt gultasveļu? Jā, mēs varam to arī sakārtot. Mums ir ļoti skaisti kokvilnas audumi, un uzšuvējas jums laipni sašūs vajadzīgo izmēru, kā arī, ja šajā komplektā jums, teiksim, ir par lielu spilvendrāna, varam nošūt mazāku, sašūt pēc jums vajadzīgā izmēra. Un šeit mēs varam izvēlēties piemērot spilvenu. Jā, mēs varam izvēlēties sākot no sintepona pildījuma spilveniem. Spilveni ar dabīgiem pildījumiem tie ir spalvu dūnu. Atkarībā no tā, cik cilvēks vēlas mīkstu vai cietu spilvenu, viņš var izvēlēties vai 2%, kas būs līdzīgs mūsu mīļām vecmāmiņu spilveniem, 90 dūnas, kas jau būs ļoti mīksti, kur cilvēki vēlas mīkstus spilvenus, kā arī no dabīgiem pildījumiem mums ir vilnas
lodītēm spilveni. Arī tādi mums ir. Tie būs tad tiem vairāk tā kā vīriešiem, kuriem patīk cietāki spilveni. Un vēl es redzu, ka jums ir ļoti krāsaini un skaisti plēdi šeit, šajos plauktos. Mūsu mīļās saules Latvijas ražotāju. Gan segus, gan pledus. Ir arī bērniem segas plašāk klāstā, krāsainas, ko mēs varam, teiksim, izvēloties šādu skaistu pledu. Mēs varam šajos drūmajos ziemas vakaros ietīties pie televizora. Nu, mājsaimnieces noteikti interesēsies arī par skaistiem un krāsainiem dvieļiem, vai arī tos pie jums var iegādāties? Jā, pie mums var iegādāties arī skaistus krāsainus dvieļus. Ir gan Latvijā ražoti dvielīši, gan arī plaši pārstāvēt Turcijā ražotie dvieļi, kam ļoti laba kvalitāte, kas jums ilgi kalpos. Var salvetītes nopirkt krāsainos toņos. Pirtsmīļotāji var iegādāties pie mums saunas svārkus, kas būs noderīgi gan sievietēm, gan vīrietim, kas ir arī laba dāvana. Arī mums ir halāti piedāvājumā, saimniecēm virtuves dvielīši, jā. Gan kokvilnes, gan linu dvielīši, plašāk klāstā, krāsaini, koši. Ja nu sievietes grib pašas savām rokām kaut ko veidot, vai tad arī jūs varat piedāvāt kaut ko? Jā, mēs varam piedāvāt ļoti plašā klāstā dzijas. Šeit mēs tad aicinām iegriezties gan iesācējas adītājs, gan arī profesionālis. Mēs piedāvājam tīrvilnas dziju, kas ir šeit pat ražot limbažu tīnes, spilgtās košās krāsās, kā arī klipa un saules ražotās dzijas. Vēl mūsu klāstā ir lietuviešu ražotāji tekserēnas dzijas. Sanāk ļoti skaistas košas zeķītes. Kā arī mēs piedāvājam ļoti plašu klāstu. Gan Turcijā ražotās dzijas. Šobrīd aktuālas ir melanžētas dzijas. Veidojās skaisti raksti. Angoras batikas dzijas. Šobrīd ļoti aktuālas. Merino vilnas dzija ar zīdu. Arī ļoti plašā klāstā. Kid mohēra bērniem. Jaunums mūsu veikalā ir arī volandzija. Var uzadīt ļoti krāšņas un skaistas šalles gan svētkiem, gan ikdienai. Mūsu veikalā plašā klāstā var iegādāties zeķu dzijas. Kā piemēram šai dzijai mēs dodam 10 gadu garantiju. Mūsu veikalā var iegādāties adāma adatas, tambora adatas, kā arī mums ir plašā klāstā materiāli pērļotājiem, kas šobrīd ir ļoti aktuāli. Ļoti daudz pieejamas visādās krāsās lentītes. Tās ir gan atlasa, gan organzas lentītes dažādās krāsās un dažādos platumos. Mūsu veikalā droši var iegriezties arī skolnieki, jo viņi atradīs šeit visu nepieciešamo savām mājturības stundām. Būsiet mīļi gaidīti mūsu veikalos visā Latvijā. Gan Jelgavā, gan Cēsīs, gan Valmierā, gan Madonā, arī Gulbenē un Alūksnē, kā arī Rīgā šeit, pie mums Tērbatas ielā 45. Novēlam jums visiem priecīgus Ziemassvētkus, lai jūsu ģimenē ir miers, saticība, mīlestība. Gaidīsim jūs pie mums ciemos!